Lai labāk sajustu vasaras patīkamo svaigumu, šodienas pērienā izmantosim arī saldētas slotes. Šeit ir redzama slotu daudzveidība, kas parasti tiek izmantota pērienos. Vasarā viņa ir vēl plašāka, jo mēs zālīti varam sagriezt vasarā visu, kas ir zaļa un kas zied un kas ir smuki smaržojoši. Paliekam zem deguna piparmētras smaržīgas, lai ir ko patīkami elpot. Lai galvai nav karsti, uzklāsim slotiņus uz galvas. Sākumā peram ar universālajām bērnu slotiņām, kas patīkams ir visiem un klasika un pierasta lieta. Par cik sievietēm ļoti patīk sievišķas slotiņas, mēs papērsim arī ar pīlāču slotiņām, kuras ir maigas, patīkami smaržojošas. Papērsim arī ar ozolu slotiņām, lai sievieti izjūt arī vīrišķo hormonu ietekmi un neaizmirst, ka tāda arī ir. Šokolāde izdala raimas hormonus un ir ļoti veselīga ādai. Šokolādes masāža parasti ilgst apmēram pusotru stundu, lai cilvēks varētu izbaudīt viņu pilnībā. Šī ir sena latviešu melnā pirtiņa. Pirtiņa latviešiem kādreiz bija svēta vieta, kuras bija sterilākā vieta, jo te dēļ sodrējiem vienmēr bija pilnīgi sterila vide, kurā dzima arī mazi bērni un arī ziemā cilvēki mazgājās. Tāpēc skatieties vagoniņu iekšpus, šis nav celtnieku vagons strādniekiem. Šis necelais zilais vagoniņš arī ir pirts, kas pat redzētu celtniekiem ne tikai strādāšanai, bet atpūtai pēc darba. Šī ir mūsu iemīļotākā melnā pirtiņa, kuru mēs vasarās regulāri kurinam un ejam pērties. Šeit pats patīkamākais ir vasaras sodrēja pirts aromāts, kurš saglabājas arī ziemā. Šeit top brīvdienu māja ar senatnes alpu, kur varēs atpūsties pēc melnās pirts baudīšanas. Brauciet, apskatieties un pievienojieties. Un izbaudiet šos atpūtas mirkļus gan miesai, gan garam.